Šis videoklips saucās Kā pareizi svinēt dzimšanas dienu. Nu, kas ir? Kā tad ir svinēt savu dzimšanas dienu veids? Kā svinās, tā kā, zin kā svinās, tā kā parast dienu. Tagad neko nedarat. A, ko tu darīsi tagad? Tikko uztaisi šitā bildu, tūlīt publikierējam videoklipu. Kas ir publikierēt? Publicēt. Heiteri atkal nīdēs. Kas tie par vārdiem? Tādi vārdi nepastāv. Как zakt internetu? Jūs redzēsiet šito videoklipu pirms, šo videoklipu pirms šī videoklipa. Jā. Šitā jāskatās iekšā? Jā, tāpēc... Publicēsim video un ko mēs darīsim pēc. Kas notiks? Dosimies uz veikaliem un ēst. Nu, kur tu dodies tu? Mērkaķi tāds. Redz, skaisti sievi. Tu esi baptists piekritējs? Nē, es esmu saksofonists piesitējs. Šī man ir vienkārša diena. Man nav dzimšanas diena. Jā. Labi, teorētiski man ir, jā. Jo, saprotiet, viņš svin. Un līdz ar to es arī svinu. Jā. Tāpēc, ka, saprotiet, es esmu tāds cilvēks, kas pa blatu visu sēd, jā. Un vēl plus, tu aizmirst pateikt to, kāds uzatciņi. Viņi dzirda. Nu tas labi, ka viņi to dzirdēja. Viss, ko es dabūšu dzimšanas dienā, viņš arī ēdīs. Jā. Kārtējais videoklips iekš Rīgas satiksmes transporta līdzekļiem. Tātad dodamies uz centru, uz Burger Store. Pie kā? Pie Uldons TV svinēt dzimšanas dienu. Tramvajs brauc uz Brīvības ielā. Tu pēc Eminem izskaties. Jā, kručē, beidz. Es nebeigšu. Paradīze. A, ko tu gribi teikt? Tu saki? Jā, es sāku, diemžēl. Ko mēs jau dodamies pie mūsu čuvaka Uldons TV. Jā. Kāpēc tu tur dodies? To jau Ļoti laba svinēšana sanāk. Šī ir visticamāk vislabākā svinēšana manā vēsturē. Jā. Šis ir ļoti jautri. Es tiešām iesaku visiem šādi svinēt. Tas ir ļoti superīgi. Saprotiet, meitenes nāk un meitenes vēl turpina nākt. Viņas tur ir aiz muguras. Jā, nefilmēsim. Viņas negrib filmēt. Šobrīd šeit ir slavenības un visas meitenes grib slavenus cilvēkus. Tieši tā, viņš nemelo un nekad nav melojis. Cik tas ir grūti? Man liekas, ka es pievēlēs biks. Latviskā valodā tas bija piekakāš biks, viņš domāja. Mēs esam šeit atkal, kur tapa Burger Challenge. Bet reku viņš tur ir. Dodies iekšā, es attaisīšu. Reku ir. Apsveic dzimšanas dienu. Paldies. Uldons TV. Čau. Apsveic ar 400 abonentiem. 400, dargie draugi, 400. Nāciet klāt, abonējiet apakšā. Sapratu, vajag izdarīt šitā. Abonējiet. Abonējiet. Kur mēs atrodamies, darīgi? Kur mēs atrodamies? Burger Store, Smilšu iela 14. Tieši tā, bez jokiem. Garšīgākie burgerīši Rīgā, es nemeloju. Nemelot, es apstiprinu. Jā, es arī. Ja jūs neziniet, tad atnāciet šī te, Tieši tā. Šī ir dzimšanas dienas svinēšana, vai ne? Saprotiet, šī tiešām ir pirmā reāla dzimšanas diena, kur svin pēc ilgiem laikiem. Tieši tā. Uldons TV. Uldons TV. Šis ir kaut kas skaists. Jūs tādu neredzēsiet, es nezinu, nekur. Rekur, šeit ir kamera. Nesen uzņemtais video. Un ko mēs darīsim, Uldi, pēc tam? Ko mēs darīsim? Es taisīšu 400 subscriber special tieši priekš jums.
tieši priekš jums kopā ar šitiem diviem džekiem no Funface TV. Pēc kaut kādām pusstundiņas apmēram. Tieši priekš jums būs jauns balvas, būs dāvanu kartes, tāpēc skatieties apakšā, abonējiet Uldons TV un jūs visu to ieraudzīsies, dariet. Tieši tā. Tieši tā. Что ты будешь делать, а? Ничего, пошел отсюда. Kaspars piebeidza burgeri. Es tagad jau eju uz to ceļu. Ziniet, ko? Kā Kaspars teica, viņš ir ēdis burgerus visu. Visu. Un šie ir tiešām vieni no labākajiem burgeriem. Es nezinu. Viņi ir super mīksti. Viņi ir super sulīgi. Tā gaļa, jā. Viņai ir tas dūmu piegarša. Mums tas ir jāizbauda. Es saku, es nevaru izskaidrot šo. Es neko garšīgāk neesmu ēdis te. Paskatieties uz šiem free kartupeļiem. McDonaldā nekad neviens tāds neuztaisīs. Paskatieties uz mērcītēm vēl arī. Kur tā mērcā tā pārāk melna, lai redzētu. Šie nav joki nekādi. Nav. Story veči. Ar Uldi mēs uzfilmējām konkursu videoklipu 400 abonētājiem. Liels paldies jums, dārgie. Liels paldies. Tiešām paldies, ka jūs abonējat. Tas ir super. Jā. Tieši tā. Bet kas jums ir vēl jāzina? Viņš arī uzdāvināja dzimšanas dienas dāvanu no Burger Story. Lūk, kur ko. Dāvanu kartes katra 10 eiro vērtībā. Nāciet, ēdiet! Story every day, man. Jā. Burger Stories atnāc uzēt gaļu, tu neesi ponijs. Saprotiet? Šeit būs tāda ēšana. Saprotiet? Par 10 eiro var tā pieēsties šeit. Pārēsties. Labi, paldies, vecīt. Bija garšīgi. Ko tā vai? Kur jūs? Bija labs. Es arī staigāju jau. Paldies. Super. Nu, короче, значит. Jā. Burger Story. Ko? Izcilākie burgeri, veči. Ko? Tiešām izcilākie burgeri, nāciet ēdiet šeit. Tas atrodas lūk šeit, skatieties. Tas uzraksts. Redziet. Saprotiet, šī nav nekāda reklāma, jā, bet šis ir true shit. Tas ir pa īstam. Neiet uz McDonaldu, jo te ir vislabāk, ko jums vajag piepildīt vēderu bezjēdzīgi vai izcili paēst un piepildīt vēderu. Jūs nepiepildīsiet tikai vēderu, jūs arī smadzenes piepildīsiet. Jo tajos burgeros ir... Viens burgeris, pieēdies tu esi. Bet es saku, tajos burgeros ir arī izglītība, tajos gudrības dzīves. Tieši tā, nāciet. O ko? Dzimšanas diena ir noslēgusies. Jā, kā jūs redzēt, tad dzimšanas dienas tīra visu. Jā, tīra mums te grīdas, pieventās, apventās. Jā, bet nu, kārtīgi svinēšanas bija. Tagad iet mājās pie datoriem sēdēt. Datorizēties. Jā. Un turpināt svinēt teorētiski atkal. Bet īsti dzīvi viena liela svinēšana, tāpēc... Bez jokiem. Bez jokiem tiešām, nu bez alkoholiem arī. Neaizmirstiet nolaikot, nošērot šo videoklipu. Jā, un... Iečekot Burger Story, jo tas ir for real. Un neaizmirstiet arī abonēt Uldons TV, čista krūts čuvaks. Viņš to ir pelnījis. Optimistisks veids. Jā, tiešām. Nu ko, tiekamies nākamajos Funface TV videoklipos.